Straujiem soļiem tuvojas rudens, kas skolēniem, viņu vecākiem un izglītības iestāžu darbiniekiem nozīmē jaunā mācību gada sākumu. Pēc visu novada skolu apsekošanas, novada izglītības iestāžu novērtēšanas komisija secināja, ka visas 19 Daugavpils novada izglītības iestādes jaunajam cēlienam ir gatavas. Šis mācību gads arī sāksies ar mazāko skolēnu skaitu. Skolēnu skaits samazinājies aptuveni par 80 bērniem. Neskatoties uz to, ka pirmajā klasē 10 vairāk skolēnu būs šajā mācību gadā. Pa visām skolās mums mācīsies 1740 skolēni. Tāda ir prognoze uz šo dienu, bet viss notiek, vēl kustības ir. Kas atbrauc, kas aizbrauc. Diemžēl skolu uzskaitē 30 skolēni paliek vēl, kaut reāli viņi ir ārzemēs. Pirmais skolas zvans uz klasēm šogad aicinās 155 pirmklasniekus. Pirmā klase šajā mācību gadā gan izpaliks Skrudalienes pamatskolā, savukārt 10. klase netika komplektēta Meduma vidusskolā, kuru nākamgad plānots reorganizēt par pamatskolu. 7 skolas turpinās realizēt iekļaujošo izglītību. Tas nozīmē, ka 50 bērni iegūs izglītību pēc izglītības programmas bērniem ar īpašām vajadzībām. Visvairāk tādu audzēkņu būs Kalupes pamatskolā un Vaboles vidusskolā. Stabils audzēkņu skaits ir pirmsskolas izglītības iestādēs. Naujienas bērnu dārzā ir pat izveidojusies rinda. Savu kārtu tajā gaida 50 bērni. 5-gadīgo un 6-gadīgo bērnu grupās darbosies 270 bērni, un tikpat daudz bērnu ir vecumā līdz 5 gadiem. Mums ir tikai 2 bērnu dārzi, un 14 skolās ir pirmsskolas grupas. Un mūsu mērķis ir tāds, ka katrā iestādē tomēr veidot apstākļus, lai varētu tur būt bērni jau no pusotra gada vecumā. Šogad ļoti liels prieks un panākums novadam ir, ka 2 skolās ir atvērtas grupas no 3 gadu bērniem no 3 gadu vecumam. Tie ir Birznieku pamatskola Lauces pagastā un Špogi vidusskola Viška pagastā. Izglītības iestādēs šogad strādās 380 skolotāji. Izglītības pārvaldes vadītāja Irēna Bulaša norāda, ka pedagogiem arī vairāk jāspēj adaptēties strādāt apvienoto klašu apstākļos. Savukārt skolotājiem, kuri īsteno bilingvālo apmācību, jāturpina pilnveidot valsts valodas prasmes. Šogad skolas ir daudz pievērsušas uzmanību skolas fiziskās vides uzlabošanai. Gan kapitālajiem, gan kosmētiskajiem remontiem ir iztērēts vairāk kā 500 000 latu. Piemēram, Vaboles vidusskolā veikts ēdnīcas remonts, Silenes pamatskolā nomainīta santehnikas mezgli un durvis, Meduma vidusskolā izremontēta piebūves fasāde, Birznieku pamatskolā un Salienes vidusskolā tiks mainīti logi. Zinību dienu priekšvakarā Daugavpils novada izglītības pārvalde skolotājiem, vecākiem un skolēniem novēl sekmīgu jauno mācību gadu, it īpaši tiem, kas skolas gaitas uzsāks pirmo reizi, un tiem, kuriem šogad jānonāk līdz zinību apvāršņiem, pabeidzot pamatskolu un vidusskolu.